Nu, spēle noslēgusies pirmo reizi Līva un PPK vēsturē. Mēs esam uzvarējuši RFS2 komandu un vienu no vārtu autoriem, Niklau Trēmani, ir aizsnēs uz sarunu esmu es. Ja? Niklau, kaut kas tev sāp? Īsti nē. Īsti nē, ja? Runāšu mums skaļāk runāt, tā kā bļauj bišķi, tā kā uz mužnieku bļauj laukumā, tāpat arī mikrofonā līdzīgi, ja? Pāris vārti par spēli. Nu, super spēle. Man jātur pašam. Ja mutes. Super spēle, kā Māris mums teica, super atdeve. Kaut vai mēs tur bišķiņ klibi izgājām no sākuma, nebija tā enerģija, varbūt iesildīšanās arī bija tāda, teiksim tā, klusāka, neitrālāka, bet beigās Džeki savācās, teiksim tā, un viss forši. Pāris vārdi pašam par tavu vārtu guvumu, kur es neredzēju. Nu, bija tā, man iedeva bumbu un es uzsitu pa vārtiem. Bet pašam liels gandrības pirmie vārti, teiksim, nākotnes līgā šosezon kaut ko bišķiņ peldēju, bet beidzot iesit vārds. Roberts Krūmīs iedeva forši piespēlīti un pārējais vēsturi. Pārējais vēsturi. Ir kādi jautājumi vēl Niklauvam? Jā, Niklau, man jautājums. Nu, jautājums Niklau, saki. Kāpēc tu sevim uzņemies par mazu un kāpēc tu pirmajā neuzņēmies, otrajā uzņēmies un kas reiz rezultējās? Jā, kāpēc tu neuzņemies uz sevi? Tu par mazu sevi uzņemies, tā kā. Kāpēc tas tā ir? Man kaut kā raksturīgi, laikam, ir tas, kad līdz ar spēli man tā kā krājās tā pārliecība. Un, teiksim, tā vice versa, ja es kaut ko kļūdos, tad man tā pārliecība krīt. Savukārt, ja ir veiksmīgas darbības, tad attiecīgi viņi kāp, un tad jau kaut kur spēles kulminācijās varbūt beidzot esmu tā kā savācies, bet tas arī kā kur spēle, un tas, laikam, tā ir galvas vai pārliecības lieta vairāk. Uzņemies un būs goli. Uzņemies un būs goli. Vēl kādi jautājumi Niklauvam? Večkiņ, paldies tev, ka tu uzņēmies vadību. Paldies, tu uzņēmies, jā. Nobrieži. Labi, ej dušā, tur ir pica un limonāde. Nu, Žigas kungs. Jā. Nu, tev jau nav mēles jārāvas. Nu, stāsti. Super gandarīts, nostrādāja plāns. Cilvēki atnāca, zinājām, pateicoties vienam cilvēkam, kāds ir plāns viņiem par maiņām. Tikko tagad RFS uzvarētu man tā. Tāpēc, jā, pirmajā puslaikā bija plāns nepresingot, jo bija tie no pirmās komandas spēlētāji. Un otrajā, jūs paši visu redzējāt, principā nostrādāju uz 100% viss. Esmu ļoti priecīgs, jo es strādāju RFS akadēmijā, nesaistīti, kur var zirgu noīdēt. Rītā uz darbu ar zirgu braukšu. Pirmo reizi uzvaram RFS, starp citu. Pirmo reizi uzvaram, jā, kaut kā mums ar viņiem grūti gāja, bet vienmēr ir pirmā reize. Albertu vēl neesam uzvarējuši arī. Žiga, vēlreiz tas jautājums, trauma vai kas Arķom nomainīja 29. minūtē? Jā, diemžēl aizmugurē jau muskuli sastiepa, cik ļoti nopietni, pēc sajūtām saka, ka diezgan nopietni, bet, mums visu mūžu ir problēmas ar centra aizsargiem. Šodien 3 sēdēja rezervē, un tāpēc, paldies Dievam, mums ir no kā izvēlēties, tāpēc Arķomam, protams, Arķoms labi iejūtās mūsu komandā, pietrūks viņa un ātrāku viņam atgriešanos. Tu pats minēji 3 centra aizsargus soliņa. Kāpēc izvēle bija par Aršausku tieši, kurš principā būvēja skatuves Nīderlandē, vasarā strādāja un pelnīja naudu kaut kādu un atbrauca Latvijā atpakaļ 10. ja nemaldos, septembrī? Viss ļoti vienkārši. Robis sevi labi pierādīja pirmajā sezonas daļā. Mēs viņam uzticējāmies. Viņš šogad arī atbrauca no tās Nīderlandes mazliet labākā formā. Un Dāvis un Robis arī nav tā, ka ļoti regulāri trenējās, tāpēc izvēle bija par labu Čeveram, saku, Aršausku. Labi, un pēdējais jautājums, tev ir brīvais mikrofons, ko tu vēlies pateikt? Es vēlos pateikt, ka es esmu ļoti noguris. Uzdot vienu jautājumu. Jā. Maina Māri vai vēl nē? Bez visādas ironijas, es lēmumus pieņēmu tikai spēles laikā un arī
Nē, tālāk nevar teikt. Tāpēc tas ir trenera nopelns. Es atdevu visu savu enerģiju, visu savu zināšanas. Man vienkārši jānodod ir caur viņu tur. Tāpēc, nē, Māris paliek, protams. Simbioze. Nu, vēl viens spēle. Simbioze. Spēles protokolā otrs treneris, asistents bija Baturīnska kungs. Nē, viņš ir galvenais. Viņš ir galvenais treneris, atvainojiet. Baturīnska kungs, kāda jūsā sinerģija bija, kāda bija viņa pienākumi? Tu vari smieties vai nē, bet sportisti ir manticīgi. Un mēs smējamies, ka tagad Saša ir 2 spēles uzvarējis kā galvenais treneris. Skauti skatās, tur viss var notikt. Viņš arī tā, viņam zin tā jau pleci tāda paliek, viņš tā staigā sāk. Tā kā, nē, Saša palīdz iesildīšanās, arī pasaka, gribētos vairāk no viņa, bet pasaka kaut kādas lietas, kuras es tur uz spēles gaitā nepamanu. Nē, tas nav tā, ka vienkārši baltā sieviete sēž tur uz, nu tā, mūsu slavenā. Jā, manikens, jā, tāpēc Saņa top. Kādi jautājumi šīgam? Starp citu vēl pēdējais jautājums. Mums vajag to stūgu vai nevajag iznodot? Labs jautājums. Nu nē, jūs taču visu redzējāt. Mums vajag labāk. Stuglis, Fakundo, tas Konatē, nu spēle bija pavisam citādāka. Viņi pameta laukumu un daudz vieglāk. Protams, mēs arī drosmīgāk un drošāk gājām uz priekšu, presingojām, bet, nu, tie spēlētāji varbūt no malas izskatās, ka negrib līdz galam, bet kvalitātes tur ir. Pēc vakardienas grūti. Pēc Diemžēl. šodienas vēl grūtāk. Kādi jautājumi šīgam? Paldies! Paldies jums, tiekamies 20. 20. augustā stadionā.